Zini, ko varu sacīt? Es apzinājos, ko tas nozīmē, ja būtu čekis, būtu atraduši. Nu, protams, arī sievas mātei būtu cietums, no man jau tas būtu pirmam kārtam. Bet bērni bija? Nē, tāds saspringt jau bija, bet es tā kā apzinājos, ka tas ir Dieva darbs. Un kad tie ir Dieva bērni, tie ir Dieva kalpi, viņi dara Dieva darbu, un kas es pa kristietu, ja es tā baidītos, un kad es viņus neuzņemtu. Valdemārs Ašnevits padomu laikā pie sevis mājās uzņēma un 18 gadus slēpa čekas vajātus kristiešus. Tikai vēlāk Valdemārs uzzināja, ka viens no viņiem ir Padomju Savienības nereģistrēto draudžu vadītājs Genādijs Kručkovs. Šis ir, kur viņi tur dzīvoja. Vēlāk šis loks te bija Kručkova kabinets. Bet loks te bija iekšā tāds, mēs matetu stikli ielika, lai nevarētu tur redzēt, tur netālu no loka pa laba roka. 1, 2, 3, 4, 5. rinda, ķieģeļa rinda. Tur tā kā tāda izsista ķieģeļs. Tur mēs taisi caurumu un tur iznāca, kad urba, tad izkrīt ārā tas gabaliņš. Bet tas bija vienīgais, ko viņi var redzēt. Un no turienes viņi redzēja vārtus, un viņi redzēja, kurš ienāk un kurš aiziet. Tad viņi redzēja visu. Un tur viņi vienmēr bija dežūri. Genādiju Kručkovu un viņa palīgus meklē gan čeka, gan pretizlūkošanas dienests. Kaut arī viņš jau bija pavadījis vairākus gadus cietumā, visu šo laiku, kad slēpās Valdemāra mājās, Genādijs turpināja vadīt draudžu darbu, ar saviem palīgiem pāraudzīja kristīgās tipogrāfijas visā Padomju Savienībā un pats iespieda žurnālus un dziesmu grāmatas. Viņš tak pārzināja visas draudzes. Un pa visam draudzem, pa visu Padomju Savienību, viņš bija lietas kursā. Un dažādi draudzes problēmas, kas ir, viņš arī tos tā kā deva norādījumus. Un visi savienības darba bija caur viņu gāja. Un arī reģistrētas draudzes, kas vadība, reģistrētas draudzes vadība, viņš viss pārzināja. Ar viņa palīgu, sakarnieku palīdzību, Kručkova norādījumu un informācija tika nogādāta daudzām Padomju Savienības draudzēm. Lai sakarnieki nepamanīti izkļūtu no slēptuves, Valdemāram bija jāizdomā dažādi veidi, kā iziet no mājas. Man bija motocikls ar blaksvāģi sākumā, tad es iesaidināju iekšā blaksvāģi, apklāju viņus un izbraucu. Kad izbrauc kādu gabalu pabrauc, redzi, kad neviens mums nesako, tad es pateicu, var apsēdēties, tad viņi var apsēdēties un es veidu viņus tālāk. Šeit jūs redzat, kāds es uztaisīju tādiem līstiņiem, tāpēc, lai te arī griezt arī tādam pašam līstiņam. Un šeit treps, kas mēs pusautomātiski bija uzcēla augšā un lūks priekšā, un te pilnīgi vienādi bija. Nekādi te nevar redzēt, ka šeit kaut kas bija ļoti svarīgi, lai nebūtu nekāds troksnis, kad staigā. Tad šeit apakšā filts bija uzlikts filts, un uz filcam tad grīdu uzklāt. Un tad pa virs atkal bija filts. Jūs redzat, ļoti tā blīvu grīdu, lai nečīkst nekādas, lai nebūtu troksnis. 18 gadus Valdemārs ar savu ģimeni bēgļiem piegādāja pārtiku un visu nepieciešamo viņu darbam.
pat cik es rakstīju dziesmas korim uz juglas papīra, ja? Man bija tādi, tāds sakari ar veikaliem vairāk, ja? Un kur es varēju, man paziņoja, ka būs tas juglas papīrs, ko deva pa dažām pakām, bet man tur bija, kas strādāja, un tie man atstāja atkal. Un uz to rēķinu, ka es rakstu dziesmas, man tos papīra gādāja. Bet es jau dabīgi devu arī viņiem. Man dziesmām es abas puses izmantoju. Bet devu viņiem, jo viņiem tas bija vajadzīgs. Žurnāliem, jaundarībām mazām viņi tāds taisīja, maziņas tāds, ko sērkociņu kastītais lika iekšā. Slēpjot Čekas vajātos kristiešus, Valdemārs un Lija riskēja ne tikai ar savām, bet ar visas savas ģimenes dzīvībām. Viņiem bija 4 mazi bērni, kam situācija bija izskaidrota, un viņi ar milzīgu atbildības sajūtu visus šos gadus rūpīgi glabāja noslēpumu. Kad sākumā Genādijs tika izmitināts dzīvojamās mājas 2. stāvā, Valdemāra jaunākajai meitai Ilvai, kurai toreiz bija 5 gadi, bija uzdevums uz trepēm uzlikt sarkanu lakatiņu, kā zīmi, ka lejā nākt nedrīkst, jo mājās ir atnācis kāds svešs. Līdz ko svešinieks aizgāja, mazai meitenei lakatiņš bija jānoņem. Viņa nekad neaizmirsa, viņa tulīt tip aizgāja, paņemtu lupatiņu, nolikt nost. Un pa visu šo laiku nekad nebija, kad šitie mūsu cilvēki, mūsu šie lielie bērni, Dieva bērni, ka viņi saskrietos ar svešiem cilvēkiem. Valdemārs ir pārliecināts, ka bīstamās situācijas ir bijušas daudz vairāk, kā pats to ir apzinājies. Viņš labi saprata, kas viņam draudēja, ja meklētie kristieši viņa mājās tiktu atrasti. Es redzēju, cik brīnišķīgs ir Dievs, kā Dievs mūs sargā. Viņa sargāšanu es redzēju uz katra soļa. Es redzēju, ka cilvēki taču iet garām un dažkārt tak nāk pie mums mājas, un kad viņi neko nejūt, ka viņi neko nesaprot. Dievs sargā, un to tikai Dievs varēja. Protams, es atceros, tad jau, kad tētis pārbrauc mājās, un mums bija tās sarunas tā jau nopietnāk par tām lietām. Tad es zinu, ka mans tēvs man to vienmēr atgādināja. Tu zini, tu esi vecākais, un ja kaut kas ar mani notiks, tad tev ir jābūt tam, kas rūpēsies par pārējiem un jāieņem man vieta. Apzinoties to, ka Padomju Savienībā tūkstošiem kristiešu savas ticības dēļ atradās apcietinājumā vai bija Čekas vajāti, Valdemārs ar savu ģimeni drosmīgi turpināja iesākto, un nekad viņiem neienāca prātā doma šo darbu pārtraukt. Kas lielākais gandarījums, es sapratu, ka tas ir Dieva prāts. Ka tas ir Dieva prāts, ka tie cilvēki bija paklausīgi Dievam, un kad viņi visu savu dzīvi ziedoja Dieva darbam, un ka es varēju kaut ko viņu palīdzēt. Tas man vislielākais gandarījums.